Korāns mums mācā, ka mums jāpalīdz trūcīgiem cilvēkiem, un pasaulē jābūt taisnīgumam, kā arī pret katru cilvēku jāizturās vienlīdzīgi, vai ne? Šī ir Korāna mācība. Korāns saka, ka jums jārūpējas par saviem bērniem, jums jārūpējas par saviem trūcīgiem cilvēkiem, rūpējieties par saviem nabadzīgiem cilvēkiem, sniedziet viņiem labdarību un palīdziet viņiem stāties uz savām kājām. Un Allāhs saka, ka nabadzīgi cilvēki ir jūsu brāļi, tāpēc palīdziet viņiem un mēģiniet viņus novest līdz līmenim, kurā viņi var stāvēt uz savām kājām. Labi? Šis ir darbs, kas mums ir jādara. Svētajā Korānā ir diezgan daudz baušļu, kas nosaka, ka jums jāpalīdz trūcīgiem un nabadzīgiem cilvēkiem, un jūsu taisnīguma līmenim jābūt tādā mērā, ka pastāvētu absolūts taisnīgums. Un ja pastāv absolūts taisnīgums, tad jūs palīdzēsiet trūcīgiem cilvēkiem, nabadzīgiem cilvēkiem un visiem tiem cilvēkiem, kas atrodas bezcerīgā stāvoklī, un viņi nevar izdzīvot, ja viņiem nepalīdz valdības. Lai gan valdības arī palīdz šiem cilvēkiem, bet tas ir mūsu pienākums un mūsu darbs, jo mēs esam reliģiozi cilvēki, vai ne? Būdami musulmaņi, būdami ahmadieši.